Nu, redziet, skaists ceļš, jā, gar abām pusēm koki, ābeles, kas ir Latvijai ļoti raksturīgi. Es domāju, ka tie turisti, ja viņi vispār tik tālu dziļi Latvijā brauc iekšā, brīnās par to, ka mums ābeles auga tā kā apstādījumos, jā, un neviens īpaši te neuztraucās, kad viņi nokrīt un sapūst, un neviens viņus nav salasījis. Jā, tad, piemēram, tādā Itālijā, kur vēl varētu būt Portugāla, Francijā, vēl Spānijā, jā, kur uz lielajām štrāsēm pa vidu uz tām saliņām aug kaktus, un mēs arī brīnamies, kad tur tie augļi, kas viņiem ir ļoti veselīgi un vitamīniem bagāti. Šobrīd mēs iebraucam apdzīvot vieta Penkule. Penkule bagāta ar to, ka viņiem ir sava vidusskola, kura vēl joprojām darbojās, veikals, un viņi tā ļoti tā kā rūpējās par sevi un par saviem iedzīvotājiem. Ir ēkas, tā kā nav spēku viņām dzīvot, jā, kreisā pusē ir veikals, tas veikals ir, es nezinu, 100 gadu, jā, labā pusē ir kāds restaurē, tā ir privāta māja, un viņi attīsta arī tā kā vietējo biznesu. Jā, tur bija kādreiz rūpniecības preces, un šobrīd tur ir tā, kā viņš ir. Tā, kā viņš ir. Neko nevar darīt. Baznīca kreisā pusē kokos ir ieaugusi, un tur tā baznīcā kādreiz bija savā laikā klēts un zirgu stallis un krusts nost, bet šobrīd jau viņš gadus 20 atpakaļ viss ir atjaunots. Ja? Šeit privātais sektors, privāta mājas. Un tā kā es jau minēju, viņi atbalsta vietējos lauksaimniekus ļoti, viņiem ik pa brītiņam ir kaut kādi tirdziņi, tur tādas saiešanas vietējiem, un šodien Penkulē ir arī koncerts, un Zaļumballe, man liekas, kad 8 ir koncerts, un pēc tam Zaļumballe reiz iekšā ir kultūras nams, un bišķi uz priekšu aiz centra par labi ir tāda saimniecība, kas kādreiz sākās no dažām dobēm, un viņi tur to zemi un to ēku saņēma mantojumā jaunie, kuriem arī jau tagad ir 60 pāri gadi, ja? Toreiz viņi jaunie dzīvoja tā kā jaunajās mājās, un tur iekšā pa kreisi. Un tur viņiem tagad arī lieli lauki, ko ik pa brītiņam es skatos, kad ir ielikts, ka tad pavasarī tirgos tādus, tad viņi tirgo. Te, kur tie sarkanie jumti laikam, kaut kur te bija iekšā, jā, reku zīmīt, un tā viņi tirgo savu produkciju, gurķus un tomātus un zemenes un vēl nezinu ko, ja, tā kā lauku labumi, ja, jā, tur iekšā. Un tad jau mums vairs, kas mums vēl pa ceļām ir bēni, un tad jau ir augs, un tad jau mēs būsim atbraukuši, ja, tā kā, tie 73 kilometri, stunda un bišķiņi, un būsim klāt.